Bērniņos! Bērniņos! Čau visiem! Mēs esam atpakaļ ar Sarunas bērniņos 3. sezonas 2. epizodi. Man vēl joprojām sauc Marija, ja jūs neatceraties. Mācos jau 12. klasē, šogad pēdējais gads. Man šodien pievienojusies jauna vadītāja. Iepazīstini ar sevi, lūdzu. Es esmu Mona, 12. klase. Labrīt! Vai labdien, vai labvakar? Man vienmēr labrīt, vienmēr ir labs rīts. Labi, Mona, ko tu vari pastāstīt par sevi? Esmu topošā aktrise, cerams. Man patīk dejot, un man sanāk daudz runāt. Bet tā ir laba lieta no vienas puses, jo arī ir jāmāk runāt cilvēkiem. Pastāst bišķiņ par savu vasaru. Kā tev pagāja? Vasara bija diezgan kā pa kalniem. Viss bija skaisti, viss bija forši. Sākām izklaidēties ar klases biedriem, izbraucienos ar kuģīšiem. Un tad es uzzināju, ka visi mani augstskolas plāni ir pilnīgi citādāki, jo augstskolas nomainīja savus uzņemšanas gadus un viss pārējais. Bet tā, es teikšu, ļoti, ļoti pozitīvi, ļoti fēni. Gribētos, protams, bišķi ilgāk. Beidzot arī ir skola, un drīz šis lielais ceļš būs galā. Jā, tāds lielais posms būs mūsu dzīvē noslēdzies. Tad 12 gadu pagāja diezgan ātri, teikšu godīgi, vismaz man personīgi. Es nezinu, kas ir laiks. Esmu tikai aizņemta pārsvarā, ka es pat nepamanu, kā viņš paskrien. Aizņemta persona, vai ne? Tas paskrien. Latviešu valodas eksāmens. Jā. Nu, un kā tev, Marija, vasara pagāja? Oi, man arī vasara vispār paskaidro tā ātri, teikšu godīgi, jo 2 mēneši pagāja darbā. Naudiņu sapelnīju un tā, zin kā, lai sev jaunas lietiņas var nopirkt un tā un šitā. Zin kā, neatkarīgs ir. Šodien mums ir paredzēta intervija ar dziedātāju Martu. Tad jau redzēsim, ko viņi mums labi pastāstīs. Sveika, Marta! Čau! Vai tu vari mums nedaudz pastāstīt par sevi? Es esmu dzimusi 1990. gadā. Un mūzika mani ir interesējusi no paša sākuma. Tās ir viens no manām pirmajām atmiņām. Un tas jau droši vien ir tas vairāk vai mazāk, ko jūs arī vēlaties zināt. Nevis tas, ko es ēdu vai kā es spēlējos, bet kā es nonācu līdz tam, ko es daru tagad. Un man šķiet, ka mūzika manī bija ielikta kaut kā jau no paša sākuma, un tad es vienmēr jau bērnībā dziedāju visādos ansambļos un piedalījos konkursos un mācījos spēlēt klavieres, gāju mūzikas skolā, un tad kaut kādos pusauģu gados vidusskolas laikā man šķita, ka es neesmu gan talantīga, lai nodarbotos ar mūziku, bet man ļoti gribējās būt uz skatuves. Un tad es domāju, ka varbūt teātris būs tas īstais, jo teātris arī bija vienmēr bijis manā ģimenē, mani vecvecāki bija ar to saistīti. Un tad es devos teātra dēļ un arī mīlestības dēļ studēt uz Londonu, bet netīšām aizgāju studēt uz mūziklu nodaļu, nevis uz parasto. Tā bija arī tāda sakritība, kas man atkal pietuvināja tuvāk mūzikai. Un pēc atgriešanās Latvijā vēl kādu brīdi nodarbojos ar teātri, bet kaut kā līdz galam tās durvis īsti nevērās un kaut kas nebija. It kā bija, bet nebija. Un tad es sāku strādāt radio un sāku rakstīt dziesmas. Un tagad es rakstu dziesmas un izdodu savu mūziku jau kādus 7, 8 gadus. Kas bija tas, kas turpināja motivēt bērnībā? Nu, tā iedvesma, no kurienes tas nāca, vai bija kāds mīļākais dziedātājs vai kaut kas tāds, kas iedvesmoja? Man šķiet, ka man nekad īpaša motivācija nav vajadzīga, jo tā kā es saku, ka tas ir manī iekšā, tad tā ir vienkārši tāda dzirkstelīte, kas vienmēr deg, un man nav vajadzīga iedvesma, lai dziedātu, vai lai gribētu klausīties mūziku, vai lai es gribētu ar savu mūziku dalīties. Tāds vienmēr ir bijis, bet ja es atceros to 4-gadīgo, 5-gadīgo Martu, kas sāka vispār teikt, ka jā, es būšu dziedātāji, tad man šķiet, ka tā grupa pirmā, ko es klausījos, bija Bet. To es arī esmu teikusi, un tāpēc man ir covers viņu dziesmai Pieklauvē, kas ir ļoti skaista dziesma. Un Zigfrīds Muktupāls vispār man ir tāds mīļākais, man šķiet, vīriešu vokāls. Un jā, Guntars Račs un Zigfrīds Muktupāls man ir stipri iedvesmojuši bērnībā. Tad, protams, pēc tam nāca visas Britnijas un Spice Girls un Avril Lavigne un Pratvēr arī, protams, un vispārēji. Kas šobrīd iedvesmo rakstīt šīs dziesmas, no kurienes ņem to iedvesmu? Sēd kafijas krūzi, dzer un pēkšņi kafijas krūzi jāuzraksta vārdu par kafijas krūzi vai kā? Nu, īstenībā tieši tā arī notiek, jo iedvesma ir pārvērtēta, ir vienkārši jāgrib rakstīt.
Un, ja es gaidītu tikai, kad kāda kafijas krūze nāks un man iedvesmos, tad droši vien to dziesmu būtu daudz mazāk, bet tas tomēr ir mans darbs. Es gribu ar to nodarboties profesionāli, nevis būt tikai atkarīga no kaut kādas mistiskas mūzes. Tāpēc šobrīd es rakstu katru dienu un kaut kā, vienmēr uzrodas. Un tajos brīžos, kad liekas, nezinu, ko šodien parakstīšu, tad es ieskatos savos telefona pierakstos, notos, un tur man ir vesels saraksts ar tādām kaut kādām idejām, ar vārdu kombinācijām, kas man kaut kur ir ieskrējušas kādā brīdī prātā. Un tad, kad ieskrien prātā, tad es vienmēr pierakstu. Un tad man ir tas sarakstīns, tā vācelīte, kurā es varu ielūkoties, tad, kad es esmu nolēmusi, piemēram, kaut ko rakstīt, bet tajā brīdī es nezinu par ko. Runājot par teātri, kas bija tas, kas tev tieši piesaistīja teātrī? Nu, tur arī tas teātris arī ir sirsniņā no bērnības, un mani vienmēr veda bērnībā jau vecmāmiņu uz teātra izrādēm. Un tas bija tāds baigais brīnums, ka tur uz vietas uzreiz tas notiek, un es ļoti varēju uzreiz tā ieiet un iejusties. Es biju pilnībā pārņemta. Jau kopš pirmajām gan Leļu teātra izrādēm, gan Skroderdienām Cilmačos, ko es redzēju, un uzreiz iemīlējos Kārlēnā. Man bija 5 gadi. Kārlēna spēlēja Ulda Sanža. Viņš bija viens no manām pirmajām mīlestībām. Tā tas notika. Un tā maģiskā teātra mirkļa burvība mani arī vienmēr bija interesējusi. Un skatuve piesaist. Un tas ir tik interesanti, jo tā skatuve ir vienlaikus visbiedējošākais un drausmīgākais, ko sev nodarīt, jo tas ir ļoti grūti un emocionāli. Man ir jākāpj sev pāri visu laiku, bet tajā pašā laikā tas arī visvairāk dod un man piepilda. Tā ir tāda nemitīga cīņa ar sevi, un tas tā būtībā bija gan teātrī, gan mūzikā, bet atšķirībā no teātra, kurā es vairāk izbaudīju pašu izrādes mirkli, nevis mēģinājumus. Mēģinājumi man šķita garlaicīgi un gari un smagnēji. Mūzikā es izbaudu pilnīgi visu no A līdz Z, no tā brīža, kad man ienāk tā dziesmas ideja galvā, līdz pat brīdim, kad tā dziesma jau ir pabeigta, ierakstīt, izdot un tiek izpildīt uz skatuves. Un visi tie posmiņi, kas ir pa vidu, grūtais otrais pants, kas dažreiz ir jāizspiež, vai visi studijas darbi un pat dziesmas, mārketinga lietas, promotēšana, tas viss man sagādā absolūtu baudu. Un tāpēc man šķiet, ka es esmu šobrīd īstajā vietā. Es kā skatos cilvēks, es arī uzaugu skatos burvīgi, saprotu šīs bailes, bet varbūt tev ir kaut kas īpašs, kas palīdz tikt pāri šīm bailēm, vai vienkārši izslēdz smadzenes un aiziet uz priekšu. Man ir daudz ko teikt par šo, jo man lampu drudzis ir bijis tāds diezgan pamatīgs vispār, un nu jau ir labāk, protams, tāpēc, ka nekas nepalīdz vairāk kā vienkārši pieredze. Un to es ļoti labi sapratu arī strādājot radio, kad pirmās dienas, varbūt nedēļas pie pults šķita, ka man vienkārši svīst rokas, pēdas, viss iespējamais, es trīcu, es nevaru, bet tad, kad to daru katru dienu, tad tas vairs nesagādā šīs izjūtas. Un tas pats ir ar dziedāšanu un jebkādu citu publisku uzstāšanos, tad, kad to dara biežāk, tad tu sāc kaut kā pie tā pierast. Bet tad pēkšņi ir kaut kādas garākas pauzītes, vai arī ir kaut kāds tāds atbildīgāks notikums, lielāks koncerts vai televīzijas tiešraide. Televīzijas tiešraides ir viss trakākās. Un tad ir tā, ka man gribas kādu pusstundu pirms uzstāšanās, man gribas vienkārši mukt projām, palīst mājās zem segas un nekad nelīst ārā. Bet es nevaru. Un tad es cenšos elpot un pildīt visādus trikus. Īstenībā visādi fiziskie vingrinājumi arī ļoti palīdz. Un tad, kad ir tas pats trakākais mirklis, kad tu tieši tūlīt iesi un tūlīt sāksi, tev ir vienkārši jākoncentrējas uz to, ko tu darīsi. Kaut arī tas nemaz nav vienkārši, bet ir jākoncentrējas uz to, ko tu darīsi. Un jāpārliecina sevi, ka visi tavi skatītāji un visi tie, kas šo redzēs, vienalga vai turpat, vai pie televizora ekrāniem, ka tie ir tavi draugi, nevis ienaidnieki. Un nav tā, ka tur katrs tagad gaida, ka tu pakritīsi, ka tu nodiedās kādu šķību noti. Jā, varbūt ir kāds tāds, bet tu nedrīkst par viņu domāt, un tu nedrīksti viņam dziedāt. Tev ir jādzied tiem, kuri to grib izbaudīt, jo viņi ir gatavi izbaudīt tev, un viņiem tas jāļauj. Vēl viens triks, ko es nesen dzirdēju no brīnišķīga mūziķa Jacoba Colliera. Viņš stāstīja, ka viņam savulaik ir licies, ka viņam ir jābūt maziņam, lai visam pietiek vietas. Un pēc tam viņš saprata, ka viņam īstenībā ir jābūt lielam, lai visi pārējie justos komfortabli.
Un es esmu pēdējos koncertos mēģinājusi iztēloties, tad, kad nāk kaut kāds satraukums, ka es esmu lielāka nekā es esmu, ka skatītāji ir maziņi, un tas man ir arī palīdzējis. Tāds praktisks vingrinājums. Tu teici, ka tu mācījies Londonā, muzikālajā teātrī. Kādas bija tās tavas studijas tur? Kāda bija tava pieredze? Pirmkārt, man bija diezgan liels kultūras šoks, jo man bija 19 gadi. Es pirmo reizi biju aizbraukusi pavisam kaut kur prom no mājām. Es līdz tam dzīvoju mājās ar vecākiem, un pēkšņi es biju pilnīgi svešā vidē, bez draugiem, bez neviena. Un tas bija ļoti, ļoti grūti. Un man šķiet, ka tās manas emocijas un visa būšana prom un kultūras atšķirības dominēja par tām mācībām. Un es ļoti, ļoti turējos pie mājām. Es varbūt pārāk daudz sazvanījos, pārāk bieži centos lidot atpakaļ un stāstīt visiem. Man likās, ka man ir visiem jāizstāsta, kāda Latvija ir forša un ka es esmu tāda staigājoša Latvijas reklāma tur. Un tas nebija pareizi. Tagad es to saprotu, jo man vajadzēja mazliet vairāk tās mājas palaist vaļā. Tad es varbūt būtu vairāk iejutusies tur, varējusi labāk izbaudīt procesu, iespējams nenokļūst līdz depresijai. Un tas viss būtu bijis mazliet rožaināk, bet bija tā, kā bija. Es sēdēju kojās un skatījos seriālu Draugi, jo vienkārši man vajadzēja savus smadzenes notrūnāt, ne par ko nedomāt un justies tā, ka man ir draugi. Bet patiesībā man labākie draugi bija palikuši Latvijā un Anglijā. Man tur bija kā bija. Kaut kādas jau it kā draudzības bija, bet ne tik sirsnīgas. Bet par studijām runājot, tās bija labas, kvalitatīvas un ļoti praktiskas. Bija ļoti daudz visādu praktisku uzdevumu, mazāk lasīšanas un rakstīšanas. Pēc tam, kad atgriezies no Londonas, tu Nacionālajā teātrī vai nebija? Bija visādi. Okay. Neviens teātris neuzņēma mani tā uzreiz pie sevis pavisam, nekur es nebiju štatā. Bet pareizi tu saki, bija viena izrāde Nacionālajā teātrī, kuras dziedāju un mazliet spēlēju. Tā arī tā, ko es atceros. Iespējams, jā, Jūtas tektonika. Tā ir vienīgā. Jā, un man liekas, tā arī bija tikai izbraukuma izrāde. Bija arī, jā. Jā, jo es atceros, ka tā izrāde bija, man liekas, Kuldīgas pilsētas svētki, un tā, man liekas, bija tā izrāde, kas tur jūs spēlējāt. Iespējams. Iespējams, jo es zinu, ka tu tur biji, un es atceros, un tas man tā spilgti ir palicis atmiņā, jo es zinu, ka mēs mamma aizgājām pie tevis uz skatuves, tur iedavām puķītes un tā muzikā, un man kā bērnu, un tur tā. Cik jauki. Jā, tās atmiņas tādas, jā. Jā, tā bija brīnišķīga iespēja. Wow, jā, dziedāt uz Nacionālā teātra lielās skatuves un būt izrādē pie Gruzdova, tas bija wow. Un Valmieras teātrī bija 2 izrādes arī pie režisora, arī pie Gruzdova bija Vara Braslas. Tad man bija ar Valdu Lūriņu ļoti laba sadarbība skatuvē. Šis teātris vairs diemžēl nav. Jā, tā kā kaut kas bija, kaut kas nebija, bet man tieši vakar bija arī viena saruna, kur man par šo vaicāja, un es teicu, ka es ļoti centos, bet man bija sajūta, ka es skrienu ar galvu sienā, ka es tā cenšos, bet man tās durvis nevaras vaļā. Un tas radošums manī sāka, man liekas, vienkārši tā augt un augt un augt. Viņam bija kaut kur jānonāk, viņam bija jāmaterializējas, un tā kā man netika dotas tās iespējas teātrī, kādas es vēlējos, tad viņš izspraucās ārā caur dziesmām, un tas ir labākais, kas vispār varēja notikt, man liekas. Kur Mona ir topošais aktieris? Tu mācies jau kaut kur specifiski teātri? Šajā skolā ir, teiksim, tā 10. un 11. klasē kurs teātra, ko es pabeidzu. Bet pārsvarā es šobrīd mēģinu uz filmām tikt, uz kaut kādiem masu skatiem, varbūt uz runājušām lomām seriālos. Kaut kur tā pa mazam, jo kino industrija tomēr man mazliet vairāk piesaista pagaidām. Okay. Man ir viena kino pieredze, un tā bija pilnīgi citādāk nekā teātra pieredze. Es varu pateikt, ka man bija ļoti maz lomiņu. Man bija ilgi jāgaida, kamēr tur kaut kas cits tika filmēts. Un tas man ir tas, kas man kaitināja arī teātrī tajos mēģinājumos un arī tajā filmēšanā. Kamēr tu tiec līdz tai darīšanai, tu esi noguris un izbasījies. Bet, protams, katrai profesijai savu garoziņu. Jā, tas ir arī atkarīgs, protams, kurā lomā tu esi. Jā. Jo masu skatos, tu sēdi vienkārši vienu kadru nofilmē 3 stundās, jo aktieri galvenie nevar izrunāt. Bet, es teikšu, ka tas ir tiešām kaut kas, tā bija vērtīga pieredze arī kaut kā mūzikai, kas noderēja tā visa aktieru māksla. Es domāju, ka tas viss ir baigi savijies un izveidojis mani par to cilvēku, kas es esmu šobrīd.
Un to, protams, ir grūti pateikt, kurā brīdī, tad, kad es esmu uz skatuves, es izmantoju vai neizmantoju kaut kādas tās prasmes. Jo tagad arī, ja jūs man jautāt, ko es tur īsti mācījos, tā man grūti pateikt. Bet es domāju, ka tas noteikti kaut ko ir devis. Un tur jā, esot Londonā, visa tā pieaugšana, tie 3 gadi bija vērtīga lieta un noteikti tie ir man ietekmējuši. Mēs visi zinām, ka tu esi bijusi Radio 5. 9 gadus. Jā. Tieši tā. Kā tu līdz tam nonāci? Tā zināmā mērā bija sakritība, it kā, jo tas nebija manu mērķtiecīgu darbību rezultāts. Vairākiem maniem kolēģiem radio bija bijis tāds viņu sapnis. Mans sapnis vienmēr bija mūzika, teātris un kā mūzika, bet radio man vienmēr bija liecies, jā, forši, jā, bet man ir kaut kas cits. Un tas bija tieši tas brīdis, kad es it kā tur mēģināju ar to teātri, to sniega bumbu sākt velt, un viņi man neripoja, un te pēkšņi man uzaicināja atnākt uz atlasi, piedalīties konkursā. Es par to vispār neko nebiju dzirdējis, nebiju domājis, bet, kas man grūti, man darbu it kā vajadzēja, darbs izklausās foršs, un es tā kā tā diezgan liela pesimiste mēdzu būt, lai tikai nesapriecātos, arī teicu sev, ka, tur nekas nebūs, nekas man tur nebūs, nekas nebūs. Tiku cauri pirmajai kārtai, es domāju, nē, nekas tur tālāk nebūs, 2. kārta, 3. kārta, un tad es esmu vienkārši Latvijas radio. Ak, mans Dievs! Nezinu vispār, ko darīt, kā vienlaicīgi kaut ko sakarīgu pateikt un nospiest pogas, šausmas. Tas sākums bija traks, bet no acīm redzot, man tur arī bija jānonāk. Kā vispār ir tās bišķiņi par radio aizkulisēm? Kā, piemēram, viņi tās dziesmas jūs tā kā spēlēt, jums ir noteikts, piemēram, kam par radio ir jāskan, vai varat pēc saviem ieskatiem? Kā tā? Principā visas dziesmas ir kategorizētas, un ir kategorijas, piemēram, jaunajai ārzemju mūzikai, jaunajai latviešu mūzikai, lielajiem jau sanākiem mazliet hitiem, ārzemju latviešu, kaut kādai eksperimentālākajai mūzikai. Tas viss ir sadalīts pa kategorijām, un, lai šīs kategorijas nolemtu savukārt, vismaz mūsu radiostacijā tā vienmēr bija bijis, ka mūzikas padome balso, lemj, kuras mēs spēlējam, kuras mēs nespēlējam, un kuras mēs liekam šajā attiecīgā kategorijā. Un katru nedēļu mums ir jauna mūzika un jauna balsojuma. Tad, kad tas ir sadalīts, izdarīts un tās dziesmas ir tikušas pie saviem attiecīgiem burtiņiem, tālāk jau rīkojas programma, gudra programma, kas zina, kurā stundā, cik dziesmām no konkrētās kategorijas ir jāskan. Un tas vienkārši notiek, tur tiek izmests katru dienu. Bet, protams, ka DJ ir cilvēki un klausītāji arī ir cilvēki, un katru dienu ir kaut kādas varbūt vēlmes un citas sajūtas, un varbūt kādam DJam konkrētā dziesma vienkārši patīk labāk vai mazāk, un tad tur var veikt savas korekcijas, bet saprāt robežās. Ja es katru dienu izdomātu, ka es gribu spēlēt 3 Rammsteina gabalus, tad tas droši vien nebūtu īsti pēc formātiem. Varbūt ir kādas komiskas situācijas no šīs pieredzes. Tieši par tām dziesmu kategorijām? Vienkārši no darba radio, varbūt arī no dziesmu. Ir jau, protams, vairākas ir mūžīgi stulbā iesācēja kļūda, kad ir atstāts mikrofons bijis, kad kaut kas aiziet ēterā, kam nav bijis jāaiziet ēterā. Tad, protams, tāds ētisks dabas jautājums. Es nekad nespēlēju pati savu mūziku radio. Un kaut kad bija vienreiz kaut kur mazliet aizsapņojusies, un es dzirdu, ka sāk skanēt mana dziesma, un es nesaprotu tagad, ko darīt. Un es laikam nospiedu uzreiz ātri to next pogu, un tad noskanēja dažas sekundes, un aizgāja kaut kas tālāk. Tad ir sanācis arī sajaukt, protams, viesiem uzvārdus, vārdus, mūziķus nepareizi pateikt, Ice Cube ar Ice Spice vai ko tik tur, es nezinu, viss kaut kas ir bijis, jā, protams. Bet tāpēc tas ir dzīvais ēters, tur ir savs šarms šajās kļūdās, manuprāt. Un tas arī ir cilvēcisks kļūdas, un es domāju, cilvēki tāpatās to, neatcerās. Jā. It kā kaut ko padzīvot. Man tiešām arī dažreiz ir šķitis ārprāts tā kā trakākais, kas var būt notika, bet dažreiz ir, es tagad sāku atcerēties. Mums agrāk bija tās ziņas, tagad tur laikam ir formāts mainījies, bet katru stundu ir ziņas, un man sākas ēteris 10, un man ir jābūt
lai palaistu ziņu, es nevaru būt vienu pāri. Ja es būšu 1 minūti pār 10, tad minūtes skanēs vienkārši tas ziņu fons, bez ziņām. Jo, lai palaistu ziņas, man ir jāpieslēdz Latvijas radio 1. kanālam un jāpārslēdz tie kanāli. Man liekas, ka ir bijis tā. Es tagad neatceros, kad tas bija un kā tas īsti bija. Bet, ir tas foniņš aizgājis ēterā. Bet tāpat tās, parasti cilvēki fonā klausās radio. Nevis tā vienkārši sēž pie radio statiski un gaida kaut ko. Ne, man ir bijis, ka es statiski gaidu, piemēram, kādu dziesmu, ko es pasūtījusi, un tā arī nenoskanēju. Man liekas, tas bija vispār uz Radio 5, kad Wolfs vadīja vienu... brokastu klubiņu. Iespējams, brokastu klubiņu, bet viņi, man liekas, bija aizmirstās, kaut kas par aizmirstajām dziesmām. 100 gadu nedzirdēt. Tas. Un viņi bija ielikts Instagramā, ierakstīt dziesmu, kur vēlētās dzirdēt. Es, protams, tur ierakstu One Direction un 5 Seconds of Summer un kaut ko tādu, un visu dienu sēž pie radio gaidu. Tad viņš saka, kāds vai kāda bija rakstījis, vai nevaram nospēlēt One Direction un 5 Seconds of Summer. Un sāk tā dziesma skanēt, bet tas intro tikai. Un es jau sapriecājusies, un tagad turpinu gaidīt, gaidu, un neskan tā dziesma. Man tāds, paldies, Arti. Tāpēc, ka to dziesmu, es zinu, kā tas ir, tāpēc, ka to dziesmu ir daudz vairāk nekā iespēja nospēlēt. Jā, tieši tā. Jā. Varbūt ir teātrī kāda komiska situācija bijusi. Gan jau, teātris. Teātrī komiska situācija. Jā, bet tagad man arī jārokas kaut kādos atmiņu kambaros. Man vispār ir ļoti slikta atmiņa. Pēc bērniem vispār grūti ir ar galvu. Un nekļūst labāk. Ir tāds teiciens, ka esot grūtnieču smadzenes, bet viņas nepāriet. Es atceros, ka ir kaut kādi joki bijuši Valmierā, kad mēs spēlējām. Bet ko mēs spēlējām? Triumfu arku. Tā, ka drausmīgi smiekli nāk uz skatos, un tur rīktīgi nedrīkst smieties. Ļoti traģisks, nopietns kaut kāds mirklis. Un kāds no maniem kolēģiem vienkārši dara kaut ko neiespējamu, un man ir jākož vaigos, lai nesāktu smieties. Ļoti neprofesionāli vispār, šausmīgi, jo skatītājs jau tomēr nācis, un viņam ir vienalga, ka mums tur kaut kāda iekšējā jociņa. Skatītājs grib izbaudīt izrādi. Tas ir, švaki man ir ar to atmiņu. Bet vienmēr jau tur, kad izrādes iespēlējas, tad sāk mazliet cilvēki palaisties, un tad sākas, grib izaicināt viens otru skatuves un izdarīt kaut kādas tādas lietas. Es, man liekas, nevarētu tādās situācijās, jo man ir ļoti ātri sasmīdināt, un es, pat par nesmieklīgākajām lietām es varu sākt smieties. Nē, es pēc pieredzes zinu, es vairāk uz deju skatuves esmu bijusi, un vienkārši izrāde hauss. Pirmajā dejā es centrā nokrītu, jo slidena grīda. Nākamajā dejā Džekam bikses saplīst un apakšā sarkanas apakšbikses. Vienkārši šausmu. Un tu nevari tā smieties skaļi. Un visi vienkārši asarās stāv un neviens nesaprot, ko darīt. Bet man liekas, tajā momentā tik ļoti palīdz atslēgt smadzenes. Lai vai kā negribās, bet atslēgt smadzenes. Un visi apkārt rēc, un tu pat nesaproti, kur tu esi. Tu tikai dari iemācīt tās kustības. Tad, ja tev izdodas to izdarīt, tad tas, protams, ir labi, jā. Es tagad atcerējos vēl, ka es esmu skatuvē, man šķiet arī spēlējis izrādi vienam cilvēkam, vienam skatītājam. Bija, man liekas, vienreiz tā. Un mēs nospēlējām, jā. Es gan nezinu, kuram bija neveiklāk mums vai skatītājiem. Viņam tāds bišķiņ šoks, ka tu uzreiz skatuves un tikai viens cilvēks sēž. Jā, nevisai patīkams, jāatzīst. Bet show must go on. Jo es nesen biju koncertā. No One Direction bija atbraucis viens no viņiem, Lolly Tomlinsons. Un zāle nebija pilna. Tur bija arēnā arī ļoti tukšas tribīnes. Un līdz ar to man bija tāda sajūta, ka tas viss tā atmosfēra bija tāda bišķiņ tāda. Ja viņš pats neizskatījās īpaši priecīgs, visticamāk par to, ka tu uznāc uz skatuves, tu iedomājies, varbūt, ka būs to pilnas zāles vai kaut kas tāds. Zini, kā lieliem māksliniekiem. Gan jau, bet viņš visticamāk viņa redzējis arī trakākas situācijas. Tā kā jā, bet tā visa atmosfēra bija tāda bišķiņ tāda nospiesta, un pēc tam tā pēckoncerta sajūta bija tāda, arī tāda. Jā. Labi, un tad vēl sfēra mūzika. Un situācijas. Varbūt ir kaut kas, tur varētu būt ļoti daudzas nojauša.
Visi vienmēr tas kuriozi, man liekam, vajag pierakstīt. Nē, var arī kaut ko ļoti dramatisku, traģisku, kaut ko, kas sirdi aizķēra. Tā, labi, ne, man ir stāsts. Ja tev nepavēlti ir dziesmu drāma. Jā, bet es nesen šo sapratu, ka man ir zīmīgs stāsts no bērnības arī, kas simbolizē, manuprāt, visu manu dzīvi. Mūzikā īpaši. Tā tad bija agrāk tāds konkurss, es nezinu, vai joprojām ir, bet tas bija tāds populārākais cālis, kad es biju maziņa. Un tagad jau es esmu kaut kādā tur televīzijas, nezinu, jau ir kaut kāds fināls. Svarīgi. Ir svarīgi. Viss tiek filmēts, fotografēts. Man ir 4 gadi, un es esmu sapucēta un gatava tagad eju pie mikrofona. Un, lai nonāktu līdz mikrofonam, man ir jākāpj pa tādām 4 pakāpieniem tādiem. Attiecībā pret manu augumu diezgan lieliem. Un kāpjot pa tām trepītēm tagad uz savu uzstāšanos, es paklūpu un nokrītu. Un man turpat ir netālu, pirmajās rindās es zinu, ka ir mana ģimene, mamma turpat ir. Un es domāju, tagad, ja es īsti neatceros šo, bet man tas ir iefilmēts, un es domāju, salīdzinot ar to, tagad es redzu savus bērnus līdzīgā vecumā, un es domāju, ārprāts, jebkuram normālam bērnam šajā vecumā normāla reakcija būtu skriet pie vecākiem vai vismaz sākt raudāt. Bet mums ir tas nofilmēts, kā es vienkārši pieceļos, it kā nekas nebūtu bijis. Tad ir tāds pussekunde, kurā tiek pieņemts lēmums nevis raudāt, bet iet tālāk. Un es uzkāpju un nostājos un nodziedu, it kā nekas vispār nebūtu noticis. Un man šķiet, tas ir tik simboliski. Un es visu laiku, man šķiet, kopš tā brīža, ka tikai krītu un ceļos. Nu, tas ir iedzimtā skatuve, tā ir tiešām tā iedzimtā pašsajūta, ka rekur. Nu jā, nevaru bez. Varbūt ir kaut kas pirms uzstāšanās, kaut kāds rituāls vai es nezinu, kaut kas, ko, kam tu tici, ja tu to neizdarīsi, tad viss aizies greizi. Jo mēdz būt, es nezinu, varbūt ir kaut kas tāds, ko katru reizi izdari. Ja es uzstājos ar grupu, tad kaut kādu mēs tur mēģinām improvizēt to rokas gaisā uzmetienu, bet mums vajag patrenēties, mums vēl galīgi švaki viņš sanāk. Nē, es neesmu īpaši maiņticīga, un man šķiet, ka nav man tāda viena lieta. Es tikai vienmēr cenšos sakoncentrēt domas, mazliet pastaipīties, uz vietas paskriet, būt tādā fiziskā gatavībā, jo tas viss ir saistīts ļoti īstenībā. Ķermenis ir svarīgs, ne tikai tas, ka es tur prātā izdomāju tā, ko es tagad domāšu, ko es darīšu, bet arī vajag mobilizēties. Un tā tad patiesībā diezgan tehniska lieta. Nav nemaz viss tik tā kaut kā abstrakta un romantiski, kā mēs varētu domāt. Dziedāt uz skatuves, tas ir vienkārši tāds fizisks uzdevums. Un es tikko vēl atcerējos par tiem kurioziem runājot, varbūt ne gluži kaut kas precīzs, bet es regulāri aizmirstu pati savām dziesmām vārdus. Un tieši, protams, tajā momentā uzreiz sadzīvoju kaut ko jaunu, kas ir diezgan apbrīnojami. Un bieži vien tas vispār ir pat sakarīgi, kaut kas, ko es izdomāju. Un es sevi pavisam pārsteidzu. Pirms pāris nedēļām man bija pirmā uzstāšanās ārpus Latvijas, un es izpildīju pirmo reizi savas jaunās dziesmas, kas ir angļu valodā, un es aizmirsu arī angliski tekstu, un es uz vietas izdomāju jaunu rindiņu angliski ar visu rīmi un visu. Es vairs neatceros, kas tas bija, bet vispār man kaut kur telefonā safilmēts ir, tā kā es varētu pat varbūt atrast. Tik pilnīgi izšļūts no situācijas. Tu vispār izņēmi vārdus no mucijas, tad tieši gribēju jautāt, kā tas ir, tā kā, ka tu uzaiz skatos pirmais pants vēl ir ok, un otrais. Un es tieši gribēju jautāt, tā kā... Dažreiz ir tā, ka tu vienkārši stāvi un tev ir pilnīgi tā kā tikko tu teici par to smadzeņu atslēgšanu. Dažreiz tas smadzenes ir atslēgušās neīstajā brīdī, bez mana lūguma, ja? Un es saprotu, ka man ir pilnīgs tukšums galvā, un es nezinu, man nav nejausmas. Bet es vienkārši atveru mutu un tas vārds iznāk ārā. Nopietni, jo tas ir kaut kur īpaši kaut kādām vecākām dziesmām. Viņas ir kaut kādās dziļākās muskuļos iekšā, pilnīgi kaut kur zemapziņā ierakstītas. Un pat, ja tev liekas, ka tu nezini, dažreiz vienkārši darīsi un atnāks. Galvenais tajā brīdī nenoķert paniku un nesākt pilnīgi kaut kādu tur histēriju, jo, labi, aizmirsīs. Kāds kaut kā tiks galā. Ja vien tā nav televīzijas tiešraide, kurā tev ir tikai dots 3 minūtes, lai viss iepriecinātu, un tu izdari vienu lietu, un viss tas norakstīts. Tu raksti dziesmas un lietas arī TikTokā. Bišķiņā. Jā. Ir plāns tās dziesmas kaut kā ierakstīt pilnā versijā un kaut kā tā? Kā kuru? Dažreiz es arī patestēju mazliet sociālajos medijos cilvēku reakciju.
paskatos varbūt, kā tās dziesmas tiek uztvērtas, bet uz to arī nedrīkst pārāk koncentrēties, tāpēc, ka nedrīkst tikai kaut kādiem algoritma dieviem ļaut arī izlemt, vai tas tavs gara darbs ir kā vērts vai nav. Bet jā, noteikti šobrīd man ir tāds ļoti radošs process, man ir jauna muzikālā ēra ar angliskām dziesmām un būs vairāk nekā viena, un izdošanas process sāksies jau oktobrī. Tā kā man ir ļoti, ļoti interesanti šobrīd, un es strādāju vēl pie jaunām. Ir grūti patiesībā izvēlēties, bet tas ir labi. Ir labāk tā, ka ir vairāk ideju, un tu atlasi pašas labākās un pašas mīļākās. Nevis, ka tu zini, man vajag tur mini-albumam 6 dziesmas, man jau 5 ir, jāizspiež tā vēl viena. Nē, labāk, lai ir 20 vai 30, un tad tu izvēlies 5. Tas ir labāk. Par angliskajām dziesmām runājot, tu biji aizbraukusi arī uz tādu nometni? Jā, nometni, dziesmu rakstīšanas nometni. Kā tev tur gāja? Ak, Dievs, tā bija viena no labākajām pieredzēm manā dzīvē. Un arī it kā nejaušība, tāpat kā es teicu, it kā radio, ja, bet kaut kā tās lietas mazākas, lielākas, man šķiet, ka tās notiek, tad, kad tām ir jānotiek, un šī nometne noteikti bija kaut kas tāds, kam bija ar mani jānotiek. Man tur uzaicināja, bija tāds drusku pelnušķītas stāsts, jo es biju no Latvijas tur pilnīgi tā, nezinu, kāpēc tā sanāca, jo man uzaicināja viens Zviedru mūzikas industrijas pārstāvs, ar kur es nesen biju sapazinusies, viņam ļoti patika mana mūzika, kaut arī tā bija latviska, un viņš neko nesaprata. Viņš bija pārliecināts, ka mana mūzika strādā, pat nesaprotot tekstu, kas man šķita vienkārši kosmiski, bet labi, ja tu tā saki, lai tā būtu. Tu mani aicini uz nometni Bulgārijas lielākajai popzvaigznei. Labi, jā, es būšu. Jā, es varu dabūt nedēļu no darba, es būšu. Protams, ka es būšu. Es aizlidoju uz turieni, man pazūda soma pa ceļam, bet tas pilnīgi vienalga. Un es satieku autors, kas gan visi ir no Zviedrijas. Tad tur ir viņiem vietējie bulgāri vēl, un viens puisis no Rumānijas. Bet, principā, starptautiskie cilvēki bija tā kā atvesti no Zviedrijas. Un es nezinu, vai šis ir tāds vispār zināms fakts, vai to visi varbūt nezina, bet Zviedrija ir popmūzikas lielvalsts, ir Amerika, Lielbritānija un ir Zviedrija. Tiešām, sākot jau padomājot par abu un vispārējo, un viņiem tiešām ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Gan viņu pašu vietējie mākslinieki, gan arī songwriteri un producenti, kas strādā ar ārzemēm. Viņi arī ļoti daudz mūziku eksportē. Viens no lielākajiem pasaules producentiem, Maks Mārtiņš, arī ir no Zviedrijas. Vienmēr sakot, viņiem tas ir ļoti attīstīts. Un tas, ka man bija iespēja šiem cilvēkiem kopā rakstīt dziesmas nedēļu, tas bija fantastiski, bet vēl fantastiskāk bija tas, ka viņiem patika ar mani strādāt. Un tas man savukārt ļāva ļoti noticēt savām dziesmu rakstīšanas spējām un tam, ka es varu rakstīt angliski un ka man tas padodas, ka man tas sanāk un ka man vajadzētu beidzot 100% iet iekšā mūzikā. Un pirmais lēmums, ko es pieņēmu atgriežoties no nometnes, bija iesniegt atlūgumu radio, lai kā man patiktu radio diennaktī ir 24 stundas. Un ja es gribu sasniegt to, ko es gribu sasniegt, tad man vienkārši tam vajag vairāk laiku. Kaut kas jāoperē, lai varētu sasniegt jaunas lietas. Un savā ziņā arī jāriskē un jāpalaiž kaut kas vaļā, tāpēc, ka radio man bija tāda drošības saliņa savā ziņā. Kas neriskēt, nevinnēja, kā teikt. Jā, bet pagaidām es tiešām esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo lēmumu. Cik ļoti tu piekrīti tam, ka tavā dzīvē ir bijis patiesas teiciens, ir jābūt pareizajā vietā, pareizajā laikā? Absolūti. Visu laiku notiek. Tiešām. Gan šī pati nometne, par kur mēs tikko runājām, gan radio, gan kaut kādas mūzikas iespējas un cilvēki, kurus es satieku, un tad viņi iepazīstina mani ar vēl kādiem cilvēkiem. Un ja es nebūtu bijusi tajā festivālā vai pasākumā, kuras esmu kādu satikusi, es nebūtu tikusi tur vēl kaut kur, un ir jāļauj tām iespējām notikt. Un arī bišķiņ jāizlien pašam no savas salas ārā, jo sēžot, protams, tikai mājās un manifestējot, kas tagad ir ļoti aktuāli, man šķiet, ka īsti nevar uzmanifestēt to visu. Tāpēc ir jābūt atvērtam, jādodas cilvēkos, jārunā ar cilvēkiem. Jo man šķiet, ka tieši cilvēciskais faktors ļoti bieži tas, kas nostrādā. Jo es esmu tiešām pēdējos mēnešos satikusi ļoti tādus vērā ņemamus, svarīgus, talantīgus cilvēkus, veiksmīgus. Un beigās viņi vienkārši ir jauki. Un viņi grib ar mani strādāt, tāpēc, ka
viņi grib strādāt ar jaukiem cilvēkiem, un es arī esmu jauka, tāpēc tomēr nevajag būt tādam riebeklim un uzpūtīgam īgņam, jo visi grib strādāt ar jaukiem cilvēkiem. Ir daži tādi mākslinieki, kas tā kā izskatās jauki, piemēram, bet cik es saprotu no kādiem fanu, piemēram, stāstītāji, viņi īstenībā nemaz nav tik jauki, tie paši dziedāti un aktieri vispār ļoti daudz. Jā, un es dažreiz domāju, un es arī zinu, tāpēc, ka, protams, es daudz pazīstu un ir visādi, un tad es domāju, interesanti, vai šim cilvēkam būtu tik daudz to klausījumu un klausītāju un fanu, un vai iet uz koncertiem un atbalstītu, ja zinātu. Bet, labi, jā, katram savs, jā. Runājot par tām angliskajām dziesmām, un arī, ko tu lietas sociālajos tīklos, bija viena dziesma, ko tu ieliki, ko tu arī izpildīji Stokholmā, tu biji, vai ne? Tas nebija Stokholmā, bet Zviedrijā. Kas man deva ļoti tādus Taylor Swiftas tādas sajūtas, un tas man ļoti patika, jo es zinu, ka tev patīk arī Taylor Swifta. Tas ir vienmēr kompliments. Jā, un tāpēc man tā ļoti forši. Tā varētu būt arī, ka tā ir tā, kas būs pirmais singls. Jā. Skaisti. Jā. Un arī tas, ko tu vēl liki par Barbijas filmu, ja tā būtu iespēja, tā bija ļoti skaisti. Tā patiesībā arī jau ir diezgan gatava dziesma, bet man tagad ir viss kaut kas sastrādāts, un es strādāšu vēl, un tad man būs jābūt ļoti pacietīgai to visu neizšaut visu pulveru uzreiz, tāpēc, ka mēs dzīvojam singlu laikmetā, un tā kā man ir albumi, es to zinu ļoti labi, ka cilvēki daudz vairāk uzmanības pievērš singliem, un ja tu izdosi dziesmas albuma ietvaros, tad lielākoties tās paliks līdz galam nepamanītas, un dziesmu ierakstīšana un izdošana ir diezgan laikietilpīgs un arī finansiāli prasīgs pasākums, un man nav mūzikas izdevniecības, tātad ir tie lielie milži, ja visi, man nav šāda atbalsta, es visu finansēju pati, tā kā es nevaru, atļauties izdot albumu, un būs dziesma pa dziesmai, un būs jāgaida katra nākamā. Bet, piemēram, Universal Music, viņi tā kā uzaicina māksliniekus? Jā, viņi izvēlas, ko viņi grib parakstīt. Skaidrs. Man šāda veiksme nav uzspīdējusi. Es jau tā brīnošu, piemēram, Patriša tur ir, un man liekas, viņa ir zem Universal. Viņa ir, jā. Man ir savukārt izveidojusies zināma draudzība ar Warner, kas arī ir forši. Jā, viņi izdod manu mūziku, bet tas ir viss šausmīgi sarežģīti, tur mēs varam neiedzināties, bet ir liela atšķirība, vai tev ir artist deal, ka tu tiec tā kā parakstīts kā mākslinieks, vai, piemēram, tev ir tāds kaut kāds mazais tikai mūzikas digitālās izdošanas, vai tur vēl kaut kāds, un tie noteikumi arī ir galvreibinoši. Mūzikas industrija liekas tāda sarežģīta. Kas gan vispār ir vienkārši, bet nu dienā mūzikas industrija nav no tām vienkāršākajām lietām, un tas ir tās mazliet tā milīgi, ka cilvēki atver dziesmu un domā, jā, tā ir dziesma, bet tā ir tikai tā mazā kripatiņa, ko redz no tā visa tā aizberga, ja? Un tad arī man kaut kad bija komentārs pie viena teksta video, kas bija tas pavisam vienkārši. Mums vispār nebija paredzēts tā dziesmai filmēt nekādu video, bet es gribēju, rūpējoties par saviem klausītājiem, lai vismaz kaut kāds vizuālais materiāls ir. Kāpēc video tāds kaut kā, neatceros, kāpēc tik prasts vai kaut ko cilvēki vispār nesaprot, ka uzfilmēt kārtīgu mūzikas videoklipu, tas ir 5 ciparu skaitlis, mīļie cilvēki. Tā kā jūs to iedomājaties? Kā cilvēks to vispār var izdarīt? Tāpēc lūdzu ņemiet par labu visu, ko mēs darām, jo tas viss ir diezgan, grūti. Kā vispār ir būt muziķim tādā mazā valstī kā Latvija? Kā ir vieglāk izsisties, piemēram, kaut kur? Es domāju, ka noteikti tā ir ļoti laba bāzes vieta, kur sākt kaut ko darīt, tāpēc, ka, manuprāt, nav pārāk grūti tikt pamanītam Latvijā. Tev ir jāuzraksta kaut cik labi dziesmu, kaut cik labi tā jānodzied, kaut cik labi tā jāparāda sociālajos medijos, un jābūt draudzīgam, un tu jau kaut kur jau višķiņi sāks nokļūt. Jā. Es domāju, pazīšanās arī ir man liekas, no svara. Gan jā. Tāpat kā, arī teātrī, es domāju, un jebkurā citā. Man šķiet, ka tas vispār teātrī ir svarīgi. Vispār, visur, bet vispār visās jomās. Jā. Tas, ko es teicu, ka cilvēciskais faktors vienmēr ir būtisks, un tāpēc Latvija, ir laba vieta, tāpēc, ka Latvijā visi ir ļoti viegli sasniedzami.
teju jebkurš mūziķis, producents vai, nezinu, jebkādā Latvijas mēroga slavenība ir sasniedzama sociālajos tīklos. Jebkuru var atrast, sazināties, uzrakstīt, paprasīt viedokli, paprasīt padomu. Nu, gluži pie Taylor Swifts tu netiksi. Jā, bet arī fakts, vai atbild kāds no latviešiem, jo es domāju, ka ir tādi, kas tā kā domā augstāk par sevi un tādu pišķiņu. Gan jau, ka nav tāda daudz, bet es domāju, vienmēr tādu var atrast. Nu, protams, gan jau, ka ir, bet neatlaidība arī, ieteikums man visiem jaunajiem censoņiem, kas šo dzird. Ja jūs nosūtat vienu e-pastu un jums neatbild, tas nav pasaules gals, sūtiet otro, sūtiet trešo, uzrakstiet Instagramā, hei, vai jūs saņemat man e-pastu. Esiet uzstājīgāki, nebaidieties, jo es pati zinu, kā tas ir, kad tas e-pasts kaut kur atnāk, tu kaut kur tur tajā brīdī nevar, un tu to aizmirsti. Tāpēc vajag atgādināt par sevi, īpaši, ja tu esi jaunais mūziķis, kuram sev ir jāpierāda. Noteikti, jā, vajag darīt visu iespējamo. Un šobrīd es atkal esmu jaunā pasaulē, kurā man neviens nepazīst. No vienas puses tas ir ļoti atbrīvojoši, jo man ir vairāk vienalga un es varu būt bezkaunīgāk un drosmīgāk. No otras puses, kad tevi atstāja, izlasa tavu ziņu un neatbild, jā, vai pat neizlasa vispār, vai arī tev pasaka tā kā, piedodiet, diemžēl tā kā mēs neatbalstat mūs, viņi pat nav iedziļinājušies un tu nevienam neinteresē. Nu, tas atkal ir tāds, protams, sāpīgāks moments, pie kā es šobrīd tagad mācos pierast atteikums pēc atteikuma. Jo es domāju, piemēram, ja tu nokļūtu uz Eiropas skatuvēm, piemēram, kā iesildošais mākslinieks, tas ir arī jau ļoti daudz. Protams, bet pat līdz iesildīšanai ir jātiek. Jā. Šobrīd mans mērķis vispār būtu, ka mana mūzika, kurus drīz sākšu izdot angliski, ka tā vispār sasniegtu klausītājus ārpus Latvijas. Jo algoritmi mani ir jau nomarķējuši un piesējuši Latvijai. Gan Spotify, gan TikTokā, gan visur citur. Vispār pat tikt līdz viņiem ir grūti. Es zinu, ka tai mūzikai būtu klausītāji, bet tie klausītāji nezina par šo mūziku, tāpēc man ir jāmēģina atrast visādi veidi, kā pie viņiem nonākt. Nu labi, ja mēs pieņemsim, ka tavas angļu dziesmas kļūst populārākas par latviešu. Un, es esmu gatava, ka sākumā būs sliktāk, pirms kļūst labāk, jo latviešiem interesēs mazāk un ārzemniekiem vēl neinteresēs. Tagad esmu gatava, ka sākums būs slikts. Es tikai gribēju to tādu piebildi pateikt, ka es saprotu to. Jā, bet pieņemsim. Tu esi apsvērs domu, ko darīt, ja krietni vairāk klausās tikai angļu, tu turpinātu rakstīt latviešu valodā? Es šobrīd vispār esmu jau, pirms tas vēl ir noticis, uzlikusi nelielu pauzīti rakstīšanai latviski. Es šobrīd rakstu angliski, jo vienkārši man tā prasās. Mans iekšējais radošais bērns šobrīd vēlas rakstīt angliski, un es viņam ļauju vaļu. Man ir ļoti interesanti. Man ir tāds sajūta, ka esmu atvērusi sev jaunu pasauli, un es varu uzrakstīt tādas lietas, kādas nevarēju uzrakstīt latviski. Tā kā vienkārši tas ir tāds posms. Es domāju, ka es noteikti kaut kad atkal rakstīšu latviski, jo tā ir mana valoda, es šo valodu mīlu, un tā, manuprāt, man ir diezgan izkopta un attīstīta, un tas ir forši, ka es varu uzrakstīt arī latviski, es to novērtēju, bet man pašlaik vienkārši ir ļoti interesanti. Es ceru, ka latviešu valoda neapvainosies, un latviešu valodas aizstāvji, jo, vienkārši tāds brīdis. Kāds bija tavs sajūtas, kad tu sāki veidot savu pirmo albumu, un vispār savu pirmo singlu, un kad tu jau iegāji lēnām tajā mūzikas industrijā? Tas pats sākums bija ļoti neizpratnes pilns. Es vispār, godīgi sakot, kad izdevu pirmo singlu, pirms es to biju dabūjis gatavu, es nesapratu, kā to var izdarīt. Es nesapratu, kā tas ir, ka no tā brīža, kad es klimperēju kaut ko uz klavierēm un rakstu kaut kādas savas domiņas, ka tas nonāk līdz gatavam rezultātam, kas izklausās pēc dziesmas, ko mēs dzirdam kaut kur radio vai Spotify klausāmies vai kur. Un tad es sapratu, ka tā lielā atslēga un tas trūkstošais elements, kas ir vajadzīgs, ir producents. Un vai nu tu iemācies pats producēt, ko es diemžēl joprojām neprotu, bet kaut kad vispār manā darbu sarakstā ir arī tas, vai tu atrodi producentu, kurš spēj tavu dziesmu pārvērst
pārvērst tādā klausāmā, baudāmā rezultātā un saprot to virzienu, jo ar producentu arī var būt visādi un labs productions, var gan dziesmu izcelt saulītē, gan arī pavisam pretēji var sanākt, ka ir laba dziesma, bet tiek sataisīts tā, ka tur nekas vairs nav labi. Tā kā tas sākums bija tāda taustīšanās, protams, un bija kāds laiks, kamēr es arī atradu savus īstos producentus. Jā, man bija arī mini-albums, bet to es kaut kā tagad, es jūtos jau pārāk tālu no viņa aizgājusi un izaugusi, tāpēc es to tā tik ļoti neskaitu. Es sāku tā no pirmā īstā pilngaruma albuma, kas bija lietas, kas notiek manā galvā, un šīs dziesmas gan es joprojām, tur ir drāma arī un prom un viss kaut kas, ko es joprojām turpinu izpildīt. Tā kā man tas albums ir ļoti mīļš, un arī jaunākais Dabas parādība, šie abi albumi man ir, tā kā tādi, īsti nevar teikt bērniņi, tāpēc, ka bērns ir bērns un cilvēks un labi nejauksim divas dažādas lietas, bet es ļoti priecājos, ka tas ir paveikts, tā ir tāda laba gandarījuma sajūta un arī prieks par to, ka tie tika novērtēti un abi šie albumi saņēma zelta mikrofona nominācijas, kas man jāatzīst daudz nozīmēja, un tas bija tāds uzsitiens pa plecu no kolēģiem un patīkam. Un man ir tetovējumi, kur man ir lapiņas, tas ir no tas ir no Dabas parādības, un uz otras rokas man ir kronītis, kas savukārt ir drāmas draudziņš. Tu esi nogājis ļoti lielu ceļu, tā teikt, no savas karjeras sākuma līdz šim brīdim. Jā? Es vispār nesaprotu, es nezinu. Gājiena sākumā, tā teikt, tu piedalījies Supernovā. Jā. Vai tu gribētu atkal mēģināt? Man visu laiku mainās domas par šo jautājumu, tāpēc, ka man šķiet, ka tā ir ļoti laba platforma, ļoti laba iespēja, kas var tiešām daudz ko dot mūziķim, bet var arī kaut ko sačakarēt. Ja tu kaut ko izdari ne tā, vai arī, es nezinu, ja tu to darīji kaut kā nepareizi, vienkārši ir tik viegli kļūdīties. Un šobrīd es nepiesakos. Es, protams, vēl varu pārdomāt, jo man tieši tagad ir tās angliskās dziesmas, un man visi prasa, Marta, vai tu piedalīsies Supernovā. Un es pagaidām atbildu, ziniet, kā man ir atstrādāt atbildi šobrīd, kā es jūtos šobrīd. Un tas nav vispār uzbrauciens Supernovai vai kādam, kas piedalās, bet es jūtos tā, ka šobrīd piedalīties Supernovā, tas ir izģērbties kailam uz skatuves, nostāties un lūk, lai nākt un visu to sita pa seju. Tā es šobrīd jūtos, bet varbūt es, protams, pārdomāšu, varbūt man sagribēsies šo uzmanību, bet tas vienkārši ļoti daudz prasa. Un man kā emocionālam cilvēkam vienkārši man jau tā ir grūti dažreiz ar kritiku. Šis ir tāds ļoti koncentrēts gadījums, un protams, ka tu saņemsi gan labo, gan slikto. Un es nezinu, vai es esmu gatava šobrīd tik lielai negativitātei, kas, diemžēl, vienmēr nāk ar to. Jā, jo paskatāmies, kā Markus Riva ļoti centīgi, neatlaidīgi. Bet Marku mēs gribam uzrakstīt dziesmu. Es ceru, ka mums izdosies. Es nezinu, vai šogad, vai vispār kaut kad, bet jā. Bet bet kā autors es varētu piedalīties. Es varētu savu dziesmu palaist, bet man pašai būtu grūti, varbūt tas skatuves uzkāpt, jo man ļoti gribas visiem izpatikt. Man gribas, lai visiem patīk, lai visiem ir prieks. Savukārt Latvijas Nacionālās Eirovīzijas atlases skatītāji ir ārkārtīgi kritiski un dažreiz ļauni. Un dažreiz tā kā, vienkārši brutāli ļauni. Tās lietas, kas tiek rakstītas Twitterī, es lasu katru gadu un es domāju, ārpēc labi, ka es tur neesmu. Jo tas ir tiešām šausmīgi, tiek izsmiets ne jau tikai dziesmas, bet arī cilvēku izskats, apģērba izvēles, matu sakārtojums, acu krāsa, es nezinu, jebkas. Un tad es domāju, mīļie komentētāji, ja jūs šādi izturaties pret cilvēkiem, kas cenšas un ir darījuši savu maksimumu un labāko un visu mēģinājuši izdarīt forši, un jūs viņus šādi nozākājat, kāpēc tieši, kas jums liek domāt tad, ka nākamgad vai vēl uz priekšu, ka kāds foršs mūziķis gribēs, lai viņu šādi nopeļ? Varbūt, ka vienkārši kāds arī, tāpat kā es, vienkārši izlēmīja nepiedalīties, tāpēc, ka mēs redzam, kāda ir cilvēku atsaucība, un mēs vienkārši šo negativitāti negribam sev šobrīd. Jo, kā mēs zinām, latviešiem nekad nekas nav labi pārāk karsts, nav labi pārāk augsts. Nav labi. Nav, jā. Kas ir
bēdīgi. Man tiešām ir brīžiem skumji redzēt to, cik negatīvi mēs esam. Un to pilnīgi var redzēt, uzreiz, kad tu kaut kur aizlido un izkāpj jau no lidmašīnas, tu esi lidostā citur, vai, ja vien tu neuzskrien arī latvietim virsū, vai kaut vai tu aizēji kaut kur veikalā, un tavs šis pārdevējs vai veikala darbinieks vai restorāna darbinieks, viņš ir priecīgs ar tevi runāt, viņš ir priecīgs tev kaut kādā mērā palīdzēt, un diemžēl šeit bieži vien sanāk uzskriet virsū cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņiem traucē ar to, ka tu vēlies kaut ko no viņiem nopirkt. Jā. Bet, protams, ka es mīlu Latviju un es esmu patriota, bet... Latvija mana zeme. Latvija mana zeme. Jā, un es mīlu šo vietu, un tāpēc es šeit esmu, bet mums, man liekas, dažreiz vajag vienkārši saņemties un sākt pašiem ar sevi un būt tādiem, tā kā elementāri lieti, kā ko es mācu saviem bērniem, izturies pret citiem tā, kā tu gribi, lai izturies pret tevi. Ja es domāju, Latvijas ļoti var atpazīt ārzemēs to veidu. Tas ir Latvijas, iespējams. Tad ir kāds vēl Latvijas iesācējiem, mūziķiem, nezinu, aktieriem. Kāds novēlējums, kaut kāds gaišs vārdiņš, ieviest kaut ko pozitīvu, cerību? Jā, man ir daudz, es tagad mēģināšu tos labākos atcerēties. Pirmkārt, tātad, par to kritiku. Ir svarīgi uzklausīt konstruktīvu kritiku, un kaut arī tas sāp, nekas norīt un apdomāt un paņemt labāko, ko tu vari, un mēģināt uzlabot savu sniegumu un tā tālāk. Bet atcerieties nepieņemt kritiku no cilvēka, pie kura tu neietu pēc padoma. Tātad, ja tu neietu pie tā anonīmā trollīša pēc padoma, kā man labāk tur to vai to izdarīt, tad tev nav arī jārauda pēc tam par to komentāru, kas tiek uzrakstīts. Atceramies arī, ka lielākoties cilvēki, kas raksta negatīvus komentārus, paši ir diezgan neapmierināti ar savu dzīvi, jo citādāk viņiem nebūtu laika rakstīt šos komentārus. Tas tāds par kritiku, bet viss pārējais, ziniet, kas uzvar tie, kas neapstājas. Un vienkārši neatlaidība. Jo tas ir maratons, nevis sprints. Un tas ir pilnīgi vienalga, cik reizes tu paklups, svarīgi, cik reizes tu piecelsies un vienkārši neapstāsies. Un ar katru dienu, pat ja tev ir sajūta, ka tev nav progresa, ja tu katru dienu turpini darīt savu lietu, tev tas progress ir. Varbūt viņš nav katru dienu redzams, viņš nav milzīgiem lēcieniem, bet tu turpinās dienu no dienas, mēnesi no mēneša, gadu no gada. Ja tu tiksi līdz tām slavenajām 10,000 stundām, kas ir jāiegulda jebkurā lietā, ja tu gribi būt labs, tad rezultāti būs. Un, ja tu zini, ka tā ir lieta, kas tev padara laimīgu, tad neņem galvā, ja kāds saka, ka tev to nevajadzētu darīt. Neviens cits nezina, tā ir tava dzīve. Un dzīve tik ātri paskrien, ka vienkārši labāk nožēlot izdarīt to, nekā neizdarīt to vienmēr. Tad milzīgs tev paldies par tavu laiku. Mēs ļoti novērtējam šo sarunu. Jā, un vēl par progresu gribēju pateikt, ka man ļoti patīk teikt, progresa nav, ja to nedara. Jā, tā ir. Paldies jums arī. Jūs esat ritīgi foršs un sveicieni visiem, kas šo klausās. Tad vienmēr sakot, gaidiet kopā ar mani un sekojiet līdz sociālajos medijos. Paldies jums. Paldies tev. Atā. Sarunas Bēniņos.